Vai esi kādreiz sabiedrības lokā jūties mazs? Varbūt neprasmīgs vai domā, ka citi prot labāk? Pirms skaidrojam, kāpēc mēs tā jūtamies, apskatīsim 3 vārdu definīcijas. Neiroze ir nervu sistēmas funkcionālie traucējumi. Mazvērtība ir neticība sev. Komplekss ir psihisko elementu nedalām apvienošana. Apvienojot visus 3, mēs iegūstam Alfreda Adlera neirozes un mazvērtības kompleksu. Just šīs emocijas mazās devās ir normāli. Alfreds Adlers uzskata, ka mēs piedzimstam ar mazvērtības kompleksu, jo mēs spējam atpazīt autoritātes. Bet 3 galvenie iemesli mazvērtības kompleksa izveidošanās ir: 1. piedzimstot ar funkcionāliem traucējumiem, 2. bērniem, kurus vecāki ir pārlieku sargājuši, un 3. bērni, kur ir piedzīvojuši vardarbību. Kopīgais – uztver pasauli kā briesmas. Tagad skatīsim piemērus. Iepazīsti Pēteri. Viņš ir veiksmīgs uzņēmējs, kuram pieder izslavēta firma. Viņš ir izcils, bet stingrs priekšnieks. Viņa māksla – komunicēšana ar cilvēkiem. Tomēr viņš ir ilgadējs vecpuisis. Ar daļā dzimuma pārstāvēm Pēteris komunicēt nespēja. Kādēļ tā? Adlers spriež, ka šie cilvēki aizmirst, ka rezultātu sasniegšanai nepieciešams būt gatavai jebkurai situācijai. Ja indivīds novērš no specifiskām situācijām un specifiskām personām, tam ir tikai savas noteicošās domas, lai sevi attaisnotu, un ar to vien nepietiek. Indivīdam nepieciešams sociālā konteksta un veselā saprāta vēsmas. Vienkāršākiem vārdiem, indivīdi ar mazākuma vērtības kompleksu nav gatavi kādas situācijas atzarojumiem un mēdz ieciklēties tikai savā mentālajā telpā par notiekošo, ignorējot citu ieteikumus vai viedokļus, jo tā ir drošāk. Es to izdarītu, bet izskan bieži no cilvēkiem, kurus māca mazvērtība. Viņi nepavisam nav pārliecināti par savām izvēlēm. Mazvērtības kompleksa negatīvās puses ir noslēgšanās sevī, savā mentālajā telpā, kas ar laiku individu padara īgnu un nepārliecinātu par savām turpmākajām dzīves izvēlēm. Neskatoties uz mīlestības meklējumiem, Pēteris dzīvoja labu dzīvi, ar labiem draugiem, ar labu ģimeni, darbu un stabiliem ienākumiem. Taču reizēm dziļi sirdī viņam ir sajūtas par to, ka vēlas atņemt sev dzīvību. Savukārt, Pēterim ir arī tieksme būt labākam par citiem. Tā ļoti bieži notiek ar cilvēkiem, kuri jūtās nepilnvērtīgi un zemāki par citiem. Šo tieksmi būt pārākam noteica Pētera paša vājums. Viņa cīņā ar sevi, tiekšanās pēc pārākuma, dzīvot un uzvarēt, piekāpās priekšā viņa mazvērtības sajūtai un vēlmei mirt. Pēterim patiesībā nepatīk savi apkārtējie cilvēki, bet tomēr viņš saņemās, lai nostātos tiem pretī lepns un pārliecināts par sevi. Viņš saskarās ar savām problēmām un tiek pāri saviem kompleksiem. Kāpēc es vēl neesmu sācis? Kāpēc viss šķiet tik sarežģīts un neizdarāms? Varbūt vēl nedaudz jāpagaida, jāpadomā, jāsagatavojas vēl rūpīgāk. Pēteris sarunājas pats ar sevi. Viņš rada iespaidu, ka ir nodarbināts, bet patiesībā viņš izvairās no darbības. Tā ir klasiska neirozes forma. Bet es tikai domāju, es gribu būt pārliecināts. Nevaru vienkārši mesties nezināmajā. Viņa priekšā 2 durvis. Uz vienām rakstīts darbība, aiz kurām dzirdami dzīves trokšņi, balsis, kļūdas, smiekli. Uz otrām pārdomas. Šīs durvis ved atpakaļ uz istabu, kur viņš analizē, domā, plāno. Tur ir miers, drošība. Tā ir kļuvusi par sienu, un tikai pats viņš var izlemt, vai mēģināt tai rāpties pāri. Es nezinu, kā ir bez tās. Tu arī nezini, kādas iespējas slēpjas aiz tās. Neirotiķiem raksturīgi ir izmantot savus dažādu situāciju novērojumus sabiedrībā, vienlaikus izvairoties no paša iesaistīšanās. Formula jā, bet
un šī domāšana traucē tiekties uz panākumiem. Viņa pašvērtējums ir atkarīgs no tā, cik lielu ieguldījumu viņa vērtībā dod citi, nevis no viņa paša spējām pārvarēt grūtības. Šī ir Elza, un ir pienākusi briesmīga diena viņas dzīvē – CSDD braukšanas eksāmens. Viņai ir ļoti bail no braukšanas, jo autoavārijā pirms 10 gadiem smagi cieta visa viņas ģimene. Elza ir ieradusies uz eksāmenu, bet sākas sirdsklāvas, asas sāpes krūtīs un ģībonis. Viņa pārtver instruktors. Elza izskaidro situāciju, un instruktors atklāja to, ka autoavārijā viņš zaudēja 2 draugus. Kādu dienu sapratis, ka viņam ir jāskatās bailēm tieši acīs, tāpēc kļuva par braukšanas instruktoru. Elza iesāk, man ir ļoti žēl, bet šis instruktors viņu pārtrauc. Šeit nestrādās, jā, bet ir jārīkojas, jo neviens cits to nedarīs tavā vietā. Tu vari turpināt dzīvot bailēs, rodot jaunas atrunas, bet tu no tā būsi tikai zaudētāja. Elzai tagad ir vadītāja apliecība.